adrenalīns, aktīva kustība un vēlēšanās uzvarēt. Tā varētu īsumā raksturot jauniešus, kuri šobrīd nopietni aizrāvušies ar sporta paintballu un dara visu, lai viņi kļūtu par labākajiem Ziemeļa Eiropā. Motoski paintballa komanda izveidojusies pamazām. Puiši pat nebija domājuši, ka šis sporta veids izmainīs viņa dzīves uz visiem laikiem. Sagadīšanās pēc nonācām Latvijas taktiskās paintball līgas turnīrā. Pirmajā posmā startējām bez treniņiem, ieguvām 6. vietu. Nākamajā posmā jau bijām iegādājušies ekipējumu personīgo, bijām uztaisījuši pāris treniņus un rezultāts neizpalika. Parādījām, ka mēs varam, un tad mums vēl vairāk tas aizrāva, ka mēs varam parādīt, kas mēs esam. Un tā mēs izdomājām, ka ar to jāsāk nodarboties diezgan labā līmenī, augstā, lai varētu braukt arī uz kaimiņu valstīm un pierādīt sevi. Mums ir Latvijas studentu čempioni, Latvijas skolēnu čempioni un Baltijas taktiskās paintball līgas čempionātā Kupertēmā mēs ieņēmām 3. vietu. Paintballs ir dinamiska sporta spēle, kurā spēlētāji, apbruņojušies ar īpašiem ieročiem, cīnās par uzvaru dažādās disciplīnās. Munīcija ar krāsu pildītas bumbiņas. Šobrīd mēs izmantojam lateksa lodītes. Viņas neplīst, viņas ir iespējams vēlreiz lietot. Tādā ziņā mēs samazinām krietni treniņu izmaksas un paaugstinām savu prasmju līmeni. Jaunā, vairāk kārt lietojamā munīcija, kā arī papildus inventārs treniņiem, iegādāts pateicoties SMS Kredita LV labdarības projektam Labie darbi LV. Kopā ar biedrību Motoski mēs jau esam realizējuši vairākus interesantus projektus. Līdz ar to ir jāsaka, ka Labie darbi LV komandai ir patiesi prieks un gods būt kopā ar tādiem mērķtiecīgiem cilvēkiem ceļā uz šī sporta veida popularizēšanu un attīstību Latvijā. Jau 3. reizi startējot projektā, jaunieši apņēmības pilni vākuši balsis, lai tikai viņiem būtu iespēja trenēties vēl labākam rezultātam dažāda ranga sacensībās. Galvenais ir nepadoties pie pirmajām grūtībām, strādāt līdz pēdējai minūtei, jo balsu skaits mainās ļoti ātri. Ir tā, ka uzrunājot ļoti populārus cilvēkus, dažās minūtēs jūs varat iegūt vairākus 100 balsus. Tā kā nevajag padoties un vajag tikai darīt. For Finance ir dinamisks uzņēmums, kas atbalsta dinamiskus cilvēkus. Savukārt paintballs ir viens no dinamiskākajiem sporta veidiem. Līdz ar to ceram, ka komandai izdosies sasniegt augstākās virsotnes.